Tad ir prieks redzēt skatītājus zālē un kuplā skaitā. Paldies, ka jūs katru gadu atbraucat uz diezgan tālu Ogri. Es jau redzu, ka te no visiem Latvijas novadiem, no Kurzemes, no Latgales, no Zemgales mums ir atbraukuši. Un paldies arī ogrēniešiem, kas apmeklē mūsu pasākumu. Mūsu pasākums saucās Egaunas Spūra ceļš. Lielākā daļa jau pazīst Egaunas Spūru, bet katru gadu mums ir zālē arī cilvēki, kuri varbūt pirmo reizi dzird šo vārdu. Egaunas Spūris ir izcils Latvijas fotogrāfs. Viņš ir fotogrāfs, kuram vienīgajam ir fotogrāfijas darba Latvijas kultūras kanālā. Vienu fotogrāfiju var redzēt uz ekrāna, vairāk fotogrāfijas var apskatīt grāmatās, kas ir uz galda pa zāles malā vai ārpusē. Bet Egaunas Spūru es iepazinusi caur Vitautu Mihalovski, kas pēc viņa vadīja fotoklubu Ogre. Un Vitauts Mihalovskis, diemžēl, pirms dažiem gadiem aizgāja mūžībā. Un, godīgi sakot, tieši tajā brīdī es varbūt arī vairāk saprotu to viņa vēlmi uzturēt dzīvu atmiņu kādam cilvēkam, kas ir iedvesmojis, kas ir atstājis lielu iespaidu uz daudzu cilvēku dzīvēm. Un šogad mums ir sakrituši visi apstākļi un gada fotokluba izstāde notiek bibliotēkas telpās. Visus iepriekšējos gados bibliotēka bija tik pieprasīta, ka mēs tikām tikai kafijas namiņā. Un, jā, mēs ļoti novērtējam, ka šobrīd tas ir bibliotēkas telpos abos stāvos. Paldies visiem fotokluba autoriem, jo katru gadu izveidot savu stāstu un parādīt plašākai publikai, tas nebūtu nav vienkārši. Ar to es gribētu teikt visiem paldies un nepazūdiet lūdzu, uztaisim to tradicionālo kopbildi. Jā.